Mēs esam uzsākuši sprediķu ciklu, izmantojot Daniela Napera domas no grāmatas Dvēseles čukstētājs, Soul Whisperer. Garīgās disciplīnas pievērš mūsu uzmanību Dievam un garīgām lietām un maina dvēseli. Dieva vārda lasīšana, lūgšanas, dievkalpojumi un tā tālāk. Šīs lietas ļauj garīgām saknēm izveidoties, lai sastopot grūtības, mēs nedomātu, ka ir kaut kas briesmīgi greizi ar realitāti un dzīvotu cinismā, neskatoties uz to, kā apmeklējam dievkalpojumus. Šo garīgo vingrinājumu mērķis nav tikai tas, ka mēs darītu to, ko mums vajadzētu darīt, bet tas, ka mēs kļūtu par tādiem cilvēkiem, kas to pastāvīgi darītu, uzticami darītu, ka tas kļūtu par mūsu raksturu, dabu. Ir viena lieta zināt, ko vajadzētu darīt un saņemties, lai to darītu. Ir cita lieta kļūt par tādu cilvēku, kas dara labu, daudz nedomājot par to. Tas ir bez vajadzības piespiežot sevi. Garīgās disciplīnas cenšas panākt šo otro stāvokli, labestību, pastāvīgu labu darīšanu no pārveidotas dvēseles. Vai tev ir grūti lūgt Dievu par savu ienaidnieku? Dari to, un tas kļūs vieglāk. Dvēsele mainīsies. Tas kļūs par paradumu. Sāc to darīt. Kad? Šodien. Marka evangēlija 12. nodaļas 30. pantā Jēzus saka, un tev būs to kungu, savu Dievu, mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles un no visa sava prāta un no visa sava spēka. Sirdī. Tas ir uzmanībā labas lietas. Dvēsele mainās. Prāta balss runā dievbijīgāk. Šis spēks izpaužas labos darbos. Vai bērns var driblēt basketbola bumbu kā Maikls Džordans? Bija laiks Maikla Džordana bērnībā, kad viņš tikai grūtībām spēja driblēt, bet bērns, kam tas interesē, to iemācās. Ja aizraujas ar basketbolu, tad cilvēks ar laiku varēs driblēt neskatoties uz bumbu, bet uz laukumu, uz to, kas notiek laukumā. Līdzīgi ir ar tavu garīgo attīstību. Nevaino mācītāju pasarā dienā, ja esi atteicies iemācīties garīgi driblēt. Ja tu vēlies iemācīties ieskatīties cilvēkam acīs, ka tu runā ar viņu, tad sāc to darīt, tas kļūs. Mēs esam, kas mēs esam, taču mēs izvēlamies šodien to, kas mēs būsim rīt. Mums ir vajadzīgi garīgie vingrinājumi, disciplīnas. Mēs vēlamies padarīt Jēzus ceļu automātisku sevī. Šīs disciplīnas, šie vingrinājumi ir ārkārtīgi svarīgi. Neslinkosim. Jēzus pavadīja laiku vientulībā un klusumā, lūdzot Dievu, un mācīja saviem mācekļiem darīt tāpat. Jēzus pastāvīgi dziedināja cilvēkus, nepievēršot sev uzmanību, pat prasot slepenību no tiem, kas saņēma labumu. Jēzus mācīja saviem mācekļiem nedarīt labus darbus cilvēku priekšā ar mērķi, ka citi to ievērotu. Jēzus arī izmantoja šo disciplīnu, apzinātu neaizsargātību. Lūkas evangēlija 10. nodaļā Jēzus sūta 70 vai 72 mācekļus uz Izraēla ciematiem sev pa priekšu. Tie pavēstīs Dieva valstības atnākšanu
un rādīs tās zīmes. Taču tie ceļos bez pārtikas, papildus apģērba un naudas, tiem arī nebūs sveicināt citus. Tie nevarēs sarunāt sev labas nakts mītnes iepriekš. Tiem būs ieiet ciematā bez iepriekš paziņošanas un bez rezerves plāna. Paziņojot Dieva valstības darbību ciemata iedzīvotājiem, mācekļi arī piedzīvos Dieva žēlstības darbību caur saņemto viesmīlību. Vēlāk, sludinot evangēliju plašākajā pasaulē, mācekļi ņems aprīkojumu līdzi, bet šeit Izrēlā tā tas nebija. Šeit mācekļi saņems spēcīgu mācību par Dieva gādību. Dievs gādās par viņiem visur, kur viņi dosies. Vai mēs esam dzinuši tādas saknes, vai mūsu dvēseles tiek pārveidotas? Kā šīs disciplīnas maina mūs uz labo pusi? Mateja evangēlijā 6. nodaļā no 1. līdz 6. pantam un no 16. līdz 18. pantam Jēzus aicina mācekļus padomāt par to, kā viņi veic taisnības darbus. Kurš ir auditorija? Dievs vai cilvēki? Tad, kad sniedzam mīlestības dāvanas, tad, kad lūdzam Dievu, tad, kad gavējam. Mateja evangēlijā 6. nodaļā no 1. līdz 4. pantam Jēzus saka: sargājieties, ka jūsu taisnība nav tāda, kas grib spīdēt ļaužu priekšā, citādi jums nav nekādas algas pie jūsu tēva debesīs. Kad tu dod mīlestības dāvanas, tad neliec to izbazūnēt savā priekšā, kā liekuļi to dara sinagogās un ielās, lai ļaudis tos godinātu. Patiesi es jums saku, tiem jau ir sava alga, bet, kad tu dod mīlestības dāvanas, tad tava kreisā roka, lai nezina, ko labā dara, tā, ka tava dāvana paliek apslēpta, un tavs tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās. Tas teikts par mīlestības dāvanām. To pašu Jēzus saka par Dieva lūgšanu un gavēšanu. Mūsu auditorija, lai ir Dievs. Mūsu nodomam, mērķim, darot kaut ko labu, ir liela nozīme. Jēzus runā par algu. Jēzus saka, ka mēs varam saņemt algu vai nu no tēva, vai nu no citiem cilvēkiem, bet ne no abiem. Algas avots un algas veids ir atkarīgs no tā, kura priekšā tu novieto sevi. Tas notiek tavā sirdī. Kāds ir tavas sirds nolūks to darot? Kas ir šī alga no tēva? Vai tā ir iekšēja vai ārēja? Tas ir, vai alga ir iebūvēta praksē, vai ir ārpus prakses, kas atnāk vēlāk? Ārpus? Māceklis dara labu tagad un saņem kaut ko citu vēlāk? Mācekle dara labu šodien slepenībā, lai viņai būtu labāka reputācija debesīs? Lai būtu vairāk zvaigžņu savā vainagā? Māceklis piekop seksuālo šķīstību, lai Dievs viņu atalgotu ar labu darbu? Apmaiņa, labi darbi pret Dieva īpašu labvēlību kādā vēlmē. Mēs cilvēki saprotam šo domāšanas veidu, bet vai tā Jēzus domā, minot algu? Bet vai šī alga nebūtu visbūtiskākajā veidā iekšēja, kas izriet no pašas prakses? Kā būtu, ja alga būtu augšana sadraudzībā ar Dievu? Tu palīdzi cilvēkiem un tu audz sadraudzībā ar Dievu. Šīs disciplīnas ļauj mums augt Dieva valstības pilsonībā, piedaloties
mēs varam redzēt lietas tuvāk Dieva skatījumam. Nākotnē mēs tad spēsim precīzāk saskatīt Dieva darbību un piedalīties, tā ieejot vēl dziļākā sadraudzībā ar Dievu. Nolūks nosaka labumu. Mateja evangēlija 10. nodaļā no 41. līdz 42. pantam Jēzus saka, kas uzņem pravieti pravieša vārdā, tas dabūs pravieša algu, un kas uzņem taisnu taisnā vārdā, tas dabūs taisnā algu, un kas dzirdinās vienu no šiem mazākajiem tikai ar kausu augsta ūdens mācekļa vārdā, patiesi es jums saku, tam sava alga nezudīs. Ir iekšējs nezaudējams labums, ko mēs saņemam dēļ sadarbības ar Dievu un palīdzības sniegšanas citiem. Nav iespējams ziedot naudu, lai radītu pozitīvu iespaidu cilvēkos par mums, un tajā pašā laikā no Dieva. Viens vai otrs būs priekšplānā. Mateja evangēlija 6. nodaļā 2. pantā Jēzus saka, ka tu dod mīlestības dāvanas, tad neliec to izbazūnēt savā priekšā, kā liekuļi to dara sinagogās un ielās, lai ļaudis tos godinātu. Patiesi, es jums saku, tiem jau ir sava alga. Ja mēs vēlamies algu, ka tiekam pārvērsti Dieva līdzībā, tad ir jāmeklē atalgojums vien no viņa. Darot labu nav vienmēr viegli. Kad iznāk, varbūt ir kārdinājums to paziņot publiski. Tādēļ atcerēsimies Jēzus teikto, lai pretotos šim kārdinājumam. Taču sākotnēji grūtā rīcība tomēr kļūst vieglāka, automātiskāka ar laiku. Treniņš, treniņš, treniņš. Vislielākais labums mums atnāk tad, kad mēs aizmirstam par sevi un pievēršam uzmanību Dievam un palīdzēšanai tuvākajam. Mateja evangēlija 6. nodaļas 3. un 4. pantā ir rakstīts, bet, kad tu dod mīlestības dāvanas, tad tava kreisā roka, lai nezina, ko labā dara, tā, ka tava dāvana paliek apslēpta, un tavs tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās. Pieradināšana, laba darīšanas pieradināšana, tai pievērsta uzmanība, sirds, tā ieiet dvēselē, mainās domāšana, šīs izmaiņas izpaužas darbos, spēkā, tā kļūst automātiska, dabiska. Pieradināšana. Cilvēks mācās spēlēt klavieres. Sākumā jādomā par to, ko pirksti dara, izveidojot katru noti. Taču, kļūstot par meistaru, tādas domas tikai traucētu. Mūzika neplūstu. Meistara kreisā roka it kā nezina, ko labā dara. Līdzīgi ir Dieva valstībā. Vislielākais labums atnāk tad, kad mēs aizmirstam par sevi, kad domāšana par sevi izgaist. Es bieži klūpu šajā uzdevumā. Ko Dievs saņem kalpojot? Kādēļ viņš kalpo? Nav augstākas būtnes, kas varētu Dievu atalgot. Viņam nekā netrūkst, taču viņš kalpo. Vārds tapa miesa. Dievs pastāvīgi meklē savas radības
labklājību? Ko Dievs saņem no tā? Ja tu pastāvīgi ieesi slepenā kalpošanā Tēva priekšā vien, tad tu zināsi, tas ir garantēts, jo tu saņemsi to pašu no kalpošanas, no laba darīšanas, ko saņem Tēvs. Es aicinu jebkuru, kas nav vēl kļuvis par kristieti, to izdarīt Bībeles noteiktajā veidā, tā saņemot grēku piedošanu un svēto garu. Skaties lūdzu rakstu Patiesība par jūsu pestīšanu draudzes mājaslapā vai video Evaņģēlijs labā vēsts YouTube kanālā Mācītājs Viktors. Lai Dievs tevi pasargā, lai Dievs tevi bagātīgi svētī.